Ar ko tu nodarbojies un ar ko biznesa nodarbojas? Azartspēles. Azartspēles, jā. Lielākoties online, ir nedaudz arī offline vai retails, kā mēs to saucam, bet globāli ir online azartspēles. Jā. Kas tas ir pa vietām, nosaukumi, iestādes? Ja mēs runājam par retailu, tā ir Klondike. Okay. Es domāju, Latvijai nevienam nav jāsaka, kas tas ir. Jā, tas viens no senākajiem vai senākais azartspēļu uzņēmums Latvijā. Okay. Ja mēs runājam par online, lielākais ir OptiBet. Tas flagships, licences numur 1 Latvijā. Tā kā, okay. Jā. Cik Latvijā ir šie biznesa lieli, cik viņi apgroz naudas? Covid visu izmainīja krasi. Jā, ja mēs runājam par online, tad ņemam pēdējo gadu, jo par 1. ceturksni vēl nav datu, viņi būs kaut kur pēc 2 nedēļām, es domāju. 2024. gadu Latvijas tirgus noslēdza ar 150 miljoni bija, tas nav tā kā apgrozījums, tas ir gross revenue visiem licencētiem uzņēmumiem kopā. Tas ir visa azartspēļu industrija Latvijā, domā? Visa online azartspēļu industrija Latvijā kopā nopelnīja gross 150 miljonus. Nopelnīja, nevis apgrozīja. Apgrozījums ir tāds diezgan nerelatīvs iedziens industrijai, jo var uztaisīt bezgalīgi lielu apgrozījumu, ja gribas. Jo ņem gross ieņemumus. Gross ieņemumi tas ir visas paņemtas likmes, mīnus visi izmaksāti lēmesti. Nu labi, tas jau, sapratu tev, bet tas jau tāpat ir top lines industrijai, tad tu maksāji algas, tas ir top lines, jā. Software costs, UTT, tas ir ienākumi, jā. Jo apgrozījums viņš var būt. Es sapratu, tas, ko Reiks, ko ieņem, piemēram, pokergaldā. Tieši tā, Reiks šajā gadījumā būs arī tas top lines, jā. Ok, un cik tās kompānijas, un kāda tava loma šajās kompānijās, tad var izstāstīt īsumā? Esmu galvenais operacionāls vadītājs uz visu reģionu, kas šeit ir apkārt, kopumā ir 9 tirgi, būtu 11, ja nebūtu karš. Mēs aizgājām prom no Baltkrievijas pēc Ryanair keisa, un pavisam pārdevam visu biznesu kopā ar karu. Uzreiz pēc kara, jo skaidri redzams, ka nekas mēs nevaram neatbraukt, ne naudu, ne izņemt, ne ieskaitīt. Nav iespējams vispār taisīt biznesu, un arī kaut kādas arī politiskas un visas citas problēmas nāk klāt. Ukrainā mēs gaidījām, ka būs likumdošanas izmaiņas, un vienkārši tas, protams, ir kaut kur tagad ir atstāts kaut kur malā, un, protams, ka valsts nodarbojas ar citām lietām, bet mums ir komanda Kīva, joprojām sēž, bija office, bet viņš nebija vajadzīgs, tāpēc viņu aizveram. Tā kā 9 tirgi, plus būtu Ukraina, Baltkrievija, bet tagad ir 9, tā ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Austrija, Bulgārija. Cik daudz naudu taisā šīs te firmas? Mēs esam daļa no publiska uzņēmuma. Ņemot vērā, ka mēs esam daļa no publiska uzņēmuma, es nevaru teikt neko vairāk par to, kas ir rakstīts publiskajos reportos. Mēs nereportējam tālāk par toplinu visai grupai, tā ka mēs nedalām par reģioniem, bet tā es varu iedot range ir mūsu pašu toplines, ir reģiona toplines, mums tas visas 9 valsts, kaut kur no 500 miljoniem līdz miljārdam pagājušajā gadā.